Sveiki, sveiki! Gatavojamies tagad optimālā līmeņa eksāmenam un aplūkosim konkrētākas tēmas un sāksim no paša sākuma par vektoriem. Un šis video, lai kalpo par atgādinājumu par to, kas ir vektors, kas ir vektora modulis, kāds ir tā novietojums. Un pats pirmais jautājums par vektoriem ir, kas tas ir. Un jāzina par vektoru pats galvenais, ka tam piemīt divas īpašības. Tas ir garums un virziens. Tad vektors pats par sevi ir orientēts nogrieznis, kuru raksturo divas lietas – garums un virziens. Vektors ir orientēts nogrieznis, to raksturo garums un virziens. Lielums, kuru var aprakstīt ar vektoriem, tos sauc par vektoriāliem lielumiem. Vektoriāli lielumi. Pretstatā parasti liek skalārus lielumus. Skalāriem lielumiem ir tikai skaitlis. Tiem nav būtisks virziens. Un te var iedomāties dažus piemērus, vektoriāli lielumi, kas būs, piemēram, pārvietojums, piemēram, ātrums, piemēram, spēks, kaut kas, kam eksistē konkrēts virziens. Savukārt skalāru lielumu var būt, piemēram, siltums, temperatūra, spiediens, naudas daudzums kaut tāpat. Jo tur pietiek aprakst, tur visa aina ir skaidrojama tikai ar vienu skaidru. Kamēr vektoriāliem lielumiem tā nebūs pilna aina, ja netiks precizēts arī virziens. Un, piemēram, varam iedomāties situāciju, Kaja lido no Liepājas uz Ventspili, pieveic, minēšu kādus 130 kilometrus, pēc tam apmēram 190 kilometrus lido uz Rīgu. Vai pēc šādas informācijas var noteikt, kāds ir attālums no Liepājas līdz Rīgai? Nu, naivi būtu domāt pēc šīs kājas piemēra, kas ir 30 plus 190, 320, tātad tāds ir attālums. Bet izrādās, ka reālais attālums ir daudz mazāks. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs te ņemam vērā šo divu attālumu, šos divus virzienus, kādā virzienā kājai bija jālido. Protams, mēs iedomājamies, kā kāja lidoja taisni virzienā. Lūk, to var šādi ilustrēt. Re, kur ir mana dzimtā pilsēta Liepāja. Te ir Ventspils. Pārvietojums no Liepājas uz Ventspili. Un vektors arī šādi tiek attēlots ar punktiņu. Ir šāds. Un tad no Ventspils līdz Rīgai ar vektoru B. Bet izrādās, ka tas nav gluži tas pats, kas vienkārši virzīties no Liepājas līdz Rīgai. Ja? Šeit ir citi likumi. Un tas, protams, būs arī nākamajā video, kā mēs varam šos vektorus, kā mēs varam noteikt šo kopējo vektoru garumu. Kopējo attālumu. Bet, protams, šis ir tikai, lai izgaismotu to, kāpēc ir būtiski runāt par vektoriāliem lielumiem. Par to ir būtiski runāt tādēļ, ka tas, kas šeit ir 130 un šeit ir 190, šis nav tas pats 320, šis ir kāds cits skaitlis. Nu, 220, es kā liepainīgs zinu. Vektora garumu apraksta ar moduli. Un tā kā mēs te garums jau piemērā esam rakstījuši, tad gluži vienkārši es varu teikt vektoram A, garums ir 130. Vektoram B, garums ir 190. Droši vien, ka prātīgi būtu pielikt arī mērvienības, ja mēs runājam par reāliem lielumiem. Un lūk, šādi apzīmē vektora garumu. Protams, par apzīmējumu, gan jau, ka esat pieraduši,
Tas ir vai nu mazais burtiņš ar vienu burtiņu, vai arī gluži otrādi. Attālumu no A līdz B. Var vienkārši izmantot abus punktus. Bet te ir svarīga secība. A ir sākuma punkts, un B ir beigu punkts. Dažreiz saka gala punkts, bet manā uzturē gala punkti ir tie abi. Sākuma punkts un beigu punkts. Sākuma punktu rakstīsim pirmo, beigu punktu pēdējo. Protams, ka te vienmēr var ģenerēt arī otrādu vektoru. Lūk, ar šo zaļo es teikšu, ka man ir vektors BA. Un saistība ir tāda, ka vektors BA ir pretējs. Lūk, šādi. Vektors BA ir pretējs vektoram AB. Pretēji vektori sakrīt garumā, nesakrīt virzienā. Un īstenībā bija veseli 4 šādi termini. Šie termini bija vienādi vektori, pretēji vektori, vienādi vērsti vektori un pretēji vērsti vektori. Nu, vienādiem vektoriem. Tie ir divi, kas sakrīt gan pēc garuma, gan pēc virziena. Pēc abiem nosacījumiem, kas definē vektori. Kaut viens neizpildīsies, nebūs vienādi. Pretēji vektori savukārt vienādi pēc garuma, bet nesakrīt virzieni. Precīzāk, virzieni atšķirās par 180 grādiem. Vienādi vērsti vektori. Izlaidu vārdu vērsti, vai cik neklīti. Tas nozīmē, ka virziens ir tas pats, bet garumi atšķirās. Un to pašu var iedomāties par pretēji vērstiem vektoriem. Atkal garumi atšķirās, un virziens atšķirās par 180%, 180 grādiem. Lūk, šādi. Daudziem jūg, kurai ir pretēji, kur ir pretēji vērstie, izrādās, ka te ir jāskatās, vai ir vārdiņš vērsti. Ja runā par vērsti, tad mēs runājam tikai par virzienu. Nu, lai mums būtu ar ko patrenēties, uzzīmēšu vienu situāciju. Tāda klasiska situācija. Mums būs regulārs sešstūris. Regulārs sešstūris A, B, C, D, E, F. Un prasīsim tātad par atsevišķiem vektoriem. Uzzīmēsim vektoru AB. Tas ir šeit. Uzdevums atrast vienu vektoru, kas ir tikpat karš kā tāds pats kā ED, vienāds ar ED. Vienāds ar AB, un tas, protams, ir ED. Es varu īstenībā papildināt savu zīmējumu. Uztaisīsim tā, ka man ir krustpunkti. Krustpunkts O, un tad jautājums, vai ir vēl kādi vienādi vektori? Jā, OC, piemēram. Tikpat labi, protams, var izcelt arī
FO. Bet varbūt ir kaut kas, kas ir pretēji vērsts vektoram AB. Pretēji vērsts, piemēram, varētu būt labi izmantot laikam kādu citu krāsu. DE. Tātad šitie ir pretēji. Savukārt, tikpat labi var salīdzināt arī vektoru moduļus. Tur gan ir vienāds vai nav vienāds. Un, kā mēs redzam, vektors AB un vektors DE pēc garuma ir vienādi. Atšķirās virzienas. Un tāpēc kā mēs pierakstam, ka tie ir pretēji, pierakstam vienādības zīmi un mīnusiņu. Labi, paņemsim vēl kādu citu vektoru. Tagad man ir vektors AD. Vektors AD ir rekur. Vai varat atrast kādu vektoru, kas ir vienādi vērsts, bet nevienāds? Un te ir vismaz 4 varianti. Viens būtu, piemēram, BC. Viens un tas pats virziens, bet nesakrīt garums. To pierakstīsim šādi. Un izceļ vēl to, ka garums nav tas pats. Moduļi nav vienādi. Un jūs varat izdomāt, kā es varu uzrakstīt vektoram AD pretēju vektoru, pretēju vērstu. Mēs varam paņemt, piemēram, EF. Virzieni nesakrīt, virzieni ir pretēji vērsti. Izskatīsies šādi, ar divām pretējām mūtiņām. Un AD nav vienāds ar BC. Un AD nav vienāds ar, ko es gribēju, EF rakstīt. Jā. Vēl viens precizējums. Vektors AB var būt pretēji vērsts ar vektoru ED. Vienādi vektori ir vienādi vērsti automātiski. Un tieši tāpat pretēji vektori ir pretēji vērsti. Tātad, lūk, šajā video atkārtojam, kas ir vektors, kur tādus vajag, kad tie ir aktuāli, kā tie atšķiras no tā saucamiem skalāriem lielumiem, kas ir vektora modulis, kā to apzīmē, un vektoru novietojumu atkārtojam. Vienādi vērsti, pretēji vērsti, vienādi vektori, pretēji vektori. Šie termini diezgan būtiski, īpaši, ja mēs runājam par darbībām ar vektoriem, kas būs nākamajā video. Tiekamies līdz ar to nākamajā video.